Braucam saldējumu paēst Āgenskalna tirgu pēc treniņiem ar Kristapu Krastiņu, Arvilu Bergmani, Rainaru Rulleru, Miku Tumānovu. Tā kā mums ir tāda grupiņa, bet tāds bariņš, ar ko mēs vairāk pavadam laiku. Vai treniņa laikā tie spēka paņēmieni ir tādi paši kā spēlēs, vai tomēr tā intensitāte ir zemāka? Tieši tā spēka spēle nav, nesitīsim no visu spēku viens otru, bet tāpatās, kā redzējām, bija grūstīšanās visādas, bet tas pieder pie lietas, tas treniņos tikai labi, ka tā ir. Visu laiku tāds liels skaļums, kā tu zini, kad ir jāmainās? Pats jau jūti, zin kā, parasti 30-40 sekundes, tad jūti, ka jau tāds smagāks paliec un labāk nomainīties ātrāk nekā, kad tev iespiež zonā. Tad, kad treneris rāda kaut ko stāfeles, vai ir dažreiz tādi momenti, kad vienkārši smaidi un krati galvu? Visu laiku. Nē, nu ir bieži, ka aizdomājies par kaut ko nevajag, un tad labāk stāties rindas beigās. Ko tu dari ārpus hokejam ikdienā? Nezinu, gan jau, ka pavadu laiku draugiem. Man ļoti patīk pavadīt laiku laukos. Čomi atbrauc ieejam pirtiņā, tad vai uz pludmali aizbraucam. Ar kuru no komandas biedriem tu sastopies visvairāk ārpus treniņa? Ar vairākiem mēs